Ir. Nu ko, gribētu tev pajautāt, vai tu atceries vispār pirmo festivālu? Pirmo? Un ar ko viņš bija visīpašāks no visiem, kas nekad nav bijis vairs nevienā festivālā? Nē, nu tu uzdod arī tādus jautājumus, kuriem nav iespējams atbildēt. Jā, es rokoties arhīvos, es atradu, pirmajā festivālā bija gaisa balons. Jā, pareizi, Jā. pareizi. Ja. Un pirmā festivālā bija interesanti, mums bija divas lielās teltis, viena bija tāda 3x8 metru un viena bija zvaigzne. Jā. Ar to sākās šis festivāls, tas ir un dažs bija tāds 3x3 metru telts, kas bija pašā sētas viducī, pats festivāls. Es ļoti ilgi arī domāju, jau par tiem 10 gadiem ir diezgan aizmirst, varbūt vēl kaut ko atceries no pirmā festivāla. Nē, nu tas gaisa balons, man liekas, arī bija tas galvenais. Tas bija tāds, jā, pats galvenais, un es atradu nejauši bildes, un tad es ar droši vien viņu kaut kur te ieliku. Un redzi, mēs toreiz arī tā dēja, tā muzikālā performance arī bija pirmo reizi tāda īpaša. Nu, to dejas tā īsti, jo kotīgi neatceru. Nu, katram savs, vecas tehniskās lietas, sievietes par to romantisko daļu, jā. Vēl ir kāds interesants, varbūt, ko tu atceries no kādiem gadiem no festivāla. Un tā interesanti tā atcerēties. Nē, vienreiz bija riktīgi smieklīgi, bet tas ir no tādām aizkulisēm. Mums tie zaļie cilvēciņi, tās foršas maigas tādas meitenes palīdz taisīt rokas sprādzītes, kas mums katru gadu ir savādākas. Un viņas savā klusi un savā nodabā tieši mums tad bija ar pūkām, baltas pūkas un balts, viss tāds ļoti skaisti. Viņas taisa savā nodabā šīs te rokas sprādzītes. Un mums mājās ir tā tradīcija, kad visi suņu kaķi, kad savācās iekšā, tad vienīgais, kā viņi klausa, ka viņiem pasaka ārā! Un es savā tajā temperamentā ātrajā ienesos tajā virtuvē, skatos, ka pilns ar tiem suņiem un kaķiem, un vienkārši noaurojos ārā! Un nabaga meitenes viņas uzreiz pielic kājās un domā, ka viņas tiek dzītas ārā, bet lai gan viņas darīja labu darbu. Un no tās reiz ir ārkārtīgi smieklīgi, jo kā es šito atceru, kā es uzkliedzu tiem suņiem ārā, tā es vienmēr atceros tās pārbijušās meitenes, kas tika iztraucētas no pūku meditācijas. Jā, ja jūs atceraties varbūt kaut ko interesantu no šiem festivāliem, jums ir kāda interesanta, varbūt ļoti tāda fotografija vai kāds mazs īsts aprakstīns, atsūtiet man, es zem šī video nolikšu ēpastiņus, kur jūs varat atsūtīt, un varbūt mēs nopublicēsim līdz festivālam vai parādīsim. Padalieties ar savu interesantu informāciju. Jā, un starp citu par šiem gadiem ir šeit festivālā izveidojušies pāri, ko es zinu. Un ir, pāris pāri un arī ģimenes papildinājumi ir radušies caur šo festivālu. Tā kā šis ir tāds arī kā auglības rituāls bezmaz vai. Redziet, un ja jums ir kaut kas interesants, tad rakstiet mums, sūtiet savus aprakstīņus vai īsos piedāvājumus, vēlreiz atkārtošos varbūt. Jā, bet tātad gaidām no jums informāciju. Un tiekamies jau pavisam drīz. Tiekamies.